Mūsu nākamais temats, par ko gribam šovakar runāt, trijos vārdos būtu raksturojams tā: Latvija, Eiropas Savienība un mūsu kaimiņi. Eiropas Savienība pirms Eiropas kopējās nostājas formulēšana šobrīd aktīvi apspriež jautājumu, kā būtu jādarās, kas būtu jādara, lai mēģinātu vājināt vai ietekmēt Baltkrievijas, mūsu kaimiņu, Baltkrievijas nedemokrātisko režīmu. Par to šaubu it kā nebūtu nevienam, ka šis režīms nav tīkams un ka tur apspiež cilvēku tiesības un brīvi izpausties, domāt, strādāt varbūt pat arī un tā tālāk un tā joprojām. Un pat tiek šobrīd veidots tāds potenciālo uzņēmumu un uzņēmēju saraksts, kuriem tad būtu pret kuriem piemērot Eiropas Savienība kādas sankcijas, jo tad šie potenciālie varētu būt bīstamie ekonomiskie faktori, kas vai nu baro režīmu vai arī atkarīgi un, teiksim, paši no tā gūst kādu labumu. Īsāk sakot, strādā vienā sasaistē ar šo nepārāk labo režīmu, un viņi šādā veidā būtu jāmēģina sodīt, lai tad šīs valsts lielais valdnieks saprastu, ka tā lieta nav tik vienkārši un kādus soļus arī spērt demokrātijas virzienā. Tas tā ļoti varbūt vispārīgi un pārāk sarežģīti tas ir izteikts, taču jautājums, ko darīt ar mūsu kaimiņiem, ir ļoti būtisks, jo mēs nevaram no tā vienkārši tā norobežoties. Galu galā mēs labi zinām, kā nobalsoja referendumā Latgale un Baltkrievija, tās ir pilnīgas robežas, un ne tikai varbūt etniskās tur cilvēkiem radi dzīvo vienā vai otrā robežas pusē, arī uzņēmēji aktīvi tur cenšas vēl vismaz kaut ko darīt. Tā kā jautājums par to, kādu pozīciju ieņems Latvija saistībā ar Eiropas Savienības pozīciju jautājumā pret Baltkrieviju, ir ļoti būtisks. Tāpēc mēs sākumā parādīsim jums sižetu, un tad turpināsim šeit sarunu diskusijā, teiksim tā, no varas pozīcijas. Jau Latvijā dzīvojošo Baltkrievu vidū pastāv dažādi viedokļi par politisko varu un ikdienā notiekošo etniskajā dzimtenē. Kad uz jautājumu par prioritātēm attiecībās ar kaimiņu valstī atbild mums, izšķirties ir vēl grūtāk. Šodien tas ir nevien emociju, bet arī praktiskas dabas jautājums. Tā mūsu ārpolitika, vai kāda viņa ir bijusi, viņa ir balstījusies, viņa ir bijusi diezgan reaktīva, diezgan tāda epizodiska. Un tas, ko gribētos redzēt, ir lielāka izpratne par to, ka Baltkrievijā līdz šim tā sistēma ir pastāvējusi tāda, kāda viņa ir, bet viņiem ir gan cilvēktiesību nopietnas problēmas, gan viņiem ir arī ekonomiskas problēmas. Ja mēs to no mūsu ārlietu ministrijas vai no mūsu valsts politikas tik dikti nemanām, tad ir ļoti pozitīvi pavērsieni. Cits reizes atkal tādi drusku dīvaināk, tad man liekas, ka īstenībā mums vajadzētu būt tiem, kas iet pa priekšu pārējām valstīm, zinot mūsu pašu pieredzi un vēsturi. Diemžēl ir tā, ka mēs bieži vien slēpjamies aiz citiem, un es gribētu tomēr drusku varbūt aktīvāku tādu patiešām pozitīvu un ilgtermiņa politiku redzēt. Kamēr Eiropas Savienības partneri raidīja asus vārdus Minskai pēc demonstrantu apcietināšanas politisku iemeslu dēļ, sākot ar 2010. gada decembri, mēs centāmies būt pragmatiski un uzsvērām, ka Latvija neatbalsta Baltkrievijas izolēšanas politiku. Eiropas Savienība tagad prasa Minskai atbrīvot vēl atlikušos politieslodzītos, arī dažus bijušos prezidenta amata kandidātus. Prezidents Lukašenko atteica, ka politieslodzīto neesot, jo krimināla kodeksā nav attiecīga panta. Un nesaprašanās šajā tematā aktualizējusi jautājumu par to, vai cilvēktiesību ievērošanu var panākt ar sankcijām. Tajā brīdī, kad Eiropas valstis, Latvija tā skaitā, iesaistās, tā skaitā ar biznesu, tad mēs palīdzēsim Baltkrievijas tautai vairāk nekā viņus izolējot. Jo šobrīd sankcijas tiek vērstas pret konkrētiem biznesa cilvēkiem un konkrētiem biznesa uzņēmumiem. Līdz ar to te ir jautājums par šo cilvēku tiesību piemērošanas būtību. Kādā veidā tad tas ietekmēs cilvēktiesību pārstāvju. Jo vēršoties pret uzņēmējiem, mēs gribētu zināt, vai tiešām tas ir tas veids un ko tieši krimināli viņi ir izdarījuši. Latvija nevar sūkstēties par sadzīvošanu ar savu kaimiņu. Pēc Baltkrievu datiem Latvija ir 4. lielākais Baltkrievijas ārējās tirdzniecības partneris. Šis tirgus sevišķi svarīgs Zemgales un Latgales uzņēmējiem. Piemēram, aizpērn Baltkrievijā radīti 102 mūsu valstu kopuzņēmumi. Tajā mēs esam ieinteresēti tikai vienīgi mēs paši. Droši vien, ka no otras puses, no Baltkrievu puses tā ieinteresētība nav tik liela, kā tieši no mūsu puses. Jo Baltkrievu kravas ir vajadzīgas mūsu ostām, Baltkrievu kravas ir vajadzīgas mūsu dzelzceļam, un šis kopums rada mūsu darba vietas un mūsu IKP pieaugumu.
Kā tur tie biznesi notiek, kas ar Lukašenko prot biznesu taisīt, tas jau ļoti nestabils. Ļoti neprognozējams, ļoti nestabils, ļoti patvaļīgs bizness. Tas, kam tur ir draugu būšanas, kas varbūt māk samaksāt vienam vai otram, tam iespējams tās biznesa intereses ar Lukašenko draudzēties šobrīd ir lielākas nekā tam biznesam, kas būtu varbūt krietni viens svarīgāks un ilgtspējīgāks. Skatīties uz mazo biznesu, uz vidējo biznesu, kas nav tik atkarīgi no politikas, kur būtu ļoti svarīgi šo biznesu attīstīt un veidot šos biznesa kontaktus. Vasarā Briselē vairākām Baltkrievu amatpersonām liedza iebraukt Eiropas Savienības teritorijā, piemēram, prokuroriem, kuri apsūdzēja opozicionārus, un tiesnesim, kas tos tiesāja, un biznesmenim Vladimiram Pevtijevam, kā režīma galvenajam sponsoram. Ieceri par sankciju paplašināšanu Lietuvas prezidenta Grybauskaite nosaukusi par bezjēdzīgu. Latvijā gan tirgotāju asociācija, gan darba devēju konfederācija uzskata, ka sankcijas pret uzņēmējiem nevar saistīt ar politiskām reformām. Mēs uzsveram, ka tieši šīs sankcijas, izvērtējot iepriekšējo sankciju faktiski neefektivitāti, mēs uzsveram to, ka šīs sankcijas tieši ved nevis uz atrisinājumu, bet ved Baltkrievijas tautu daudz dziļākā postā. Jāatzīmē, ka kritiskās un iesaistošās pieejas piekritējiem gan ir faktiski identisks viedoklis par paņēmienu, kā kaimiņos tuvināt reālas reformas. Es neuzskatu, ka kontaktu veidošana ar Baltkrievijas augstākajām amatpersonām varētu kaut kā veicināt šobrīd pārmaiņas Baltkrievijā. Ir vairāk jāstrādā ar sabiedrību, ir vairāk jāstrādā ar Baltkrievijas studentiem, ar vienkāršiem Baltkrievijas pilsoņiem, kuriem jābūt iespējām doties uz Eiropu un sadarboties uz Eiropu un saprast, kā lietas notiek Eiropā. Cilvēktiesību kopums un pilnais spektrs jau nav tikai vārda un politiskās uzskatu tiesības. Cilvēktiesību spektrs pilnais ir arī tiesības uz vidi, uz kultūru, uz darbu. Un šajā gadījumā Latvijas pusē mēs liekam zem sitiena Latvijas cilvēku tiesības uz darbu. Jo tajā brīdī, ja aptur vai traucē tranzītam pa Latvijas dzelzceļu, tas nozīmē, ka ļoti daudzi Latvijas dzelzceļa strādājošie varētu būt ietekmēti.